Un tā, cienījamie izstādes apmeklētāji, cienījamie viesi, mēs turpinām iepazīties ar nozīmīgākajām pirmizrādēm izstādē Auto 2025, un šobrīd mēs esam minūti vai divu attālumā no vēl vienas, Baltijas mēroga pirmizrādes, un es tagad pajautāšu, lai pacēj roku, varbūt kādam no klātesošiem sen atpakaļ ir bijis automobīls Opel Frontera. Tiešām nevienam nebija. Nevar būt. Nacionālais automobīls gandrīz vai. 90. gados taču bija mums tāda automašīna Opel Frontera, noturējās ražošanā 13 gadus un tad pazuda no auto pasaules kartes un šķita, ka uz neatgriešanos. Un 20 gadus, kopš pēdējā Opel Frontera noripoja no konvejera, Opel piepeši sensacionāli paziņoja par to, ka ikoniskais modeļa nosaukums atgriezīsies, bet nevairs gluži kā robusta apvidas automašīna, bet pilnīgi jaunā modelī, jaunā crossover formātā un, protams, kā jau mūsdienās pieņemts, arī ar elektrisko piedziņu. Un tagad, dāmas un kungi, cienījamie skatītāji, jaunā Opel Frontera! Es uzreiz dzirdēju, ka šitas nemaz neizskatās pēc tās Fronteras, ko zinu. Tur tā kā anekdotē par to zirgu, ka zirgu zini, bet pavisam nav līdzīgs. Tā arī nevajag būt, jo šis ir pilnīgi jaunas koncepcijas auto. Tātad labā ziņa ir tāda, ka Opel Frontera atkal ir crossovers. Automašīna ir tikai 4,38 metrus gara, tātad no deguna līdz aizmugurei, bet neticamā veidā ražotājiem ir izdevies šajā automašīnā ietilpināt 7 sēdvietas. Tas ir tiešām neticami, bet Opel Frontera var būt 7-vietīga. Kas nozīmē, ka šis modelis godam varēs aizstāt kādreizēju Opel Crossland. Bija mums arī tāds mazās klases suviņš, bet mēs redzam, ka dizains ir daudz robustāks. Mums ir arī tā jaunā Opel Vizor Reste ar LED lampām un, kā var redzēt, arī jaunais Opel logotips. Tur var apskatīties uz sienas. Tātad, senais, jau vairāk kā 100 gadus redzētais un pazīstamais Opel zibenis, varētu teikt, ir sadalījies. Tātad katru šķautli rāda uz savu pusi, un tas nozīmē, ka Opel ir iztēlojies arī plašāku pasaules aptveru, un šis automobils tam ir pierādījums. Mašīna, kā jau teicu, nav pati garākā, bet, piemēram, bagāžnieka ietilpība ir 460 līdz pat 1600 litri, ja mēs saliekam visus sēdekļus kopā. Salonā, savukārt, mēs ieraudzīsim jauno Opel saskarni, kā tu tautā saka. Normālā valodā tas būtu, ka mērskala panelis un arī šis centrālais ekrāns ir savā starpā savienoti, tāpat kā jaunākajā Opel Astra, tāpat kā jaunajā Opel Grandland, un visos jaunajos Opel modeļos tātad pilnīga un absolūta digitalizācija. Bet jaunums, kam es iesaku pievērst uzmanību tiem, kas pirmie sadošosies iesaisties automašīnā, ir tāda interesanta iedobīte sēdeklī, kura īstenībā nav dekoratīva. Tā ir izstrādāta saskaņā ar muguras veselības speciālistiem, un šī iedobīte ir domāta tam, lai brauciena laikā sēdeklis atslogot jūsu astes kaulu. Tieši tā, izrādās, ka tas palīdz veikt lielākus gabalus, bez tādām nepatīkamām sajūtām muguras daļā. Varat pamēģināt, nekur jau jābrauc, vai iesaisties, un kā tur ir ar to astes kaulu. Savukārt maciņām patiks tas, ka automašīnas cena ir sākot ar 25 800 eiro edition versijā vai 28 250 eiro precīzi šādā GS elektrika izpildījumā. Jo, kā jau teicu, šī Opel Frontera ir elektriska, taču, ja jūs elektriskajai automašīnai vēl neesat gatavi, tad būs arī versija ar benzīnu hibrīdu, sākot ar 110 zirgspēkiem un 6 pakāpju automātu. Un tur cena būs daudz pievilcīgāka – 22 800 eiro. Vēl viens jautājums, kas cilvēks parasti uztrauc izstādēs, kad tad es to mašīnu varēšu dabūt. Pasūtījums pieņem jau tagad. Edvīns māja galvu. Jau var. Un savukārt piegādes ir gaidāms jūnijā, tā kā reāli jūs vasarā jau varēsiet atslogot savu astes kaulu, jūs pasūtīsiet to mašīnu tagad. Tieši tā. Bet, kā jūs redzat, mums ir sagatavot vēl viena pirmizrāde. Un tā ir automašīna, kuru mēs daļēji jau pazīstam. Jūs varat droši nākt tuvāk, vai apstāt Opel Frontera, tā, lai visu labi redz.
Es paiešu maliņā, šitā te. Jā, tātad automašīna, kas atrodas zem šī pārvāka patiešām kā modelis mums ir pazīstama jau kopš 2021. gada, jo tā ir Opel Mokka. Taču pagājušajā gadā Opel paziņoja par to, ka viņiem būs ne tikai jauns logotips, bet arī būs jauna Mokka. Tātad populārais kompaktklases crossovers piedzīvos modernizāciju. Un šodien, izstādē 2025, mēs šo automašīnu prezentējam. Tā, dāmas un kungi, modernizētā The New Opel Mokka. Kas pa krāsu! Šito es negaidīju. Ļoti labi. Jūs pirksts, vai ne? Pilnīgi noteikti. Jā, kas tad ir jauns? Sāksim ar to, kas ir jauns, lai uz jūs varētu pateikt, ka jā, šī ir jaunā Mokka. Priekšpus ir, tā no arhitektoniskā viedokļa ir atpazīstama, bet te ir tas pats jaunais logotips, kur mēs varam ieraudzīt arī ārā uz sienu, augšā uz sienas. Ir arī nākamās paaudzes LED matricu lukturi, un vēl tādas sīkas nianses. Bet būtībā šī automašīna pārsvarā uzrunās ar komplektāciju, tāpēc, ka auto, kuru mēs šeit redzam, ir komplektācijā Mokka Edition Pack, kura būs, jau ir pieejama par 24 800 eiro. Un šeit man jāuzsver, ka ieguvums naudas izteiksmē pārsniedz 5000, tātad papildu aprīkojums, kas šajā automašīnā ir ielikts, citos apstākļos vai vecajā Mokkā būtu jums izmaksājis vairāk kā tautā saka piečuku. Šajā gadījumā tas viss ir iekļauts cenā. Kas tas ir? Tas ir 8 ātruma automāts, ček ir. Tā ir automātiskā klimata sistēma, arī ir. Tās ir jau pieminētās LED gaisa, tā ir navigācija, arī ir. Tā ir bezvadu uzlāde, un tā ir arī siltās stūri un siltie sēdekļi, bez kuriem pat šādi pieticīgi izmēra automašīnas mūsdienās neviens nevēlas iegādāties. Visam pa virsu pa tiem 24 800, 5 gadu garantija, kas vēl ir tā, bet bez nobraukuma ierobežojuma. Principā jūs varat braukt ar Mokku, kur deguns rāda. Un jums par to nekas nebūs. Jūs saņemsiet uzslavu faktiski. Vēstuli no dīlera. Paldies! Jā, un arī jaunas krāsas, no kurām viena no eksotiskākajām pilnīgi noteikti ir šī, bet mazām mašīnām jābūt spilgtām, tāpēc jā, šāda arī ir izvēlēta. Automašīnai arī būs Hey Opel, mākslīgā intelekta saziņas iekārta, un starp citu šis automobils māk lietot arī ChatGPT, tā kā jūs varat uzdot arī dažādas āķīgas jautājumus, kas visu procesu padara jautrāk. Vienīgā lieta, ka ChatGPT automašīnā gadījumā, ja automobils ar to ir aprīkos, tad Opel Mokka zinās, kur jūs braucat, un atcerēsies, kur jūs braucāt, un tas varbūt jums nevienmēr patiks, bet tur vienmēr viss, kā saka, cepumiņus var izdzēst, un tad automobils ir, kā saka, pilnīgi jauns un svaigs, un neko nezinošs. Un kompakti izmēri un automašīnas braukšanas īpašības, es domāju, ka tas jau mums ir arī 2021. Gada modelī. Tā kā šajā gadījumā komplektācija, trāpīga atjauninājuma un, protams, arī jaunās krāsas atkal mums tā kā noliek Mokku aktualitātes priekšplānā. Un pilnām komplektām visas labas lietas ir 3, ja mēs paskatāmies tajā virzienā, kas tā mūsu džentelmenis sarkanā tekreklā, tad šis ir līdz šim brīdim lielākais Opel automobils, tātad Opel Grandland crossover, kurā ir iekšā viss vai gandrīz viss, ko jūs varbūt nevarat dabūt mazākās automašīnās. Šeit svarīgi tas, ka izstādes laikā un tikai izstādes laikā Opel Grandland ir īpašs cenas piedāvājums, tātad 29 990 eiro, zem 30 000. Tā kā tur tā mašīna atrodas, tādu viņa arī dabūt. Lūk, tāds mums ir brīnišķīgs, uzrunājošs un elastīgs, zināmā mērā, Opel komplekts, kur, protams, priekšplānā Opel zibeņa jaunā zvaigzne, tā varētu metaforiski teikt, tātad jaunā Opel Frontera. Tā kā paldies par uzmanību un automašīnas ir pieejams jūsu apskatē.